Kā runā ministru prezidenti? Ar mērķi aktualizēt latviešu valodas kultūras un publiskā lietojuma jautājumus, 5 latviešu valodas eksperti projekta Valodas policija ietvaros turpināja pētīt Latvijā pazīstamu cilvēku runas kultūru. Šoreiz viņi vērtēja atjaunotās Latvijas Republikas ministru prezidentu runas ieradumus. Pētījuma noslēgumā eksperti dalās secinājumos par publisku latviešu valodas lietojumu un sniedz praktiskus ieteikumus valodas izkopšanai, kas noderēs gan sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, gan ikvienam interesantam, kurš vēlas pilnveidot latviešu valodas prasmes. Latvijas Republikas premjerministru valoda ir kā spogulis, kurā mēs redzam paši savu attieksmi pret valsti, pret vēsturi, kultūru, valodu. Tāds novērojums, kā es pats sevi pieķēru pirms sākt analizēt konkrētos piemērus. Mani priekšstati par mūsu bijušo valsts vadītāju runas prasmi un kultūru lielā mērā saistījās ar priekšstatiem par viņiem kā politiķiem, ar viņu politisko reputāciju, kas pēc tam, pievēršoties jau konkrētai analīzei, izrādījās negluži atbilstoši patiesībai. Man tāds sajūta no malas raugoties, ka apdomājot par šo piedāvājumu kļūt par premjerministru, oratoru prasmes bija pēdējais sarakstā, ko izvērtēt, vai man to darīt vai nedarīt. Un tas ļoti interesanti, jo vai mēs varam iedomāties, ka, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs vai apvienotajā karalistē valsts augstākā amatpersona varētu 5 minūšu sižetā pateikt 10 kļūdas. Viss jau sākas no augšas un no galvas. Ja tur sākas nevērība, valodas likumību pārkāpšana, pilnīgi loģiski cilvēki to dzird un vai nu saprot, vai instinktīvi arī dara tāpat. Nenoliedzami viņiem visiem piemīt drosme, jo uzņemties šo amatu, un vairākiem no viņiem šis amats bija jāuzņemas laikā, kad valstī nebija viegls posms. Un līdz ar to šī drosme ir apbrīnojama, zinot, cik daudz būs jāuzstājas publiski, zinot, cik daudz darba būs jāveic, zinot, cik ļoti būs jāmaina viss savs dzīves ritms. Tas ir, manuprāt, pozitīvais it visiem. Bija tādas situācijas, kad ir nērti. Tā skaitā nērti par to, kā tavas valsts augstākā amatpersona ir tik bezpalīdzīga kameru, mikrofonu un auditorijas priekšā. Ja mēs klausāmies premjerus, tad izskatās, ka mēs varam iestādīt pilnīgi visu, sākot ar mērķi un uzdevumu, un arī valdību mēs varam iestādīt. Šī bija atkal tā situācija, kad kārtējo reizi, ka vietā rūpīgi ļoti daudz cilvēku lietoja kad. Ļoti bēdīgi. Nezinu, kā mums visiem, ko mums visiem kopā darīt. Diezgan bieži ir tā, ka pilnīgi nevajadzīgi lietām piešķirtie vārdi, ko ir jau 2, 3 vai 4 paaudzes lietojušas, pēkšņi maina tikai tāpēc, ka kādas citas valodas ietekmē. Es domāju, tas nav īsti attīstības tāds pozitīvais komponents. Situācijā, kad ir jāpasaka kaut kas smags, auditorijai netīkams, droši vien nevajag mēģināt ar runas līdzekļiem ļoti apzināti panākt auditorijas simpātijas, panākt auditorijas piekrišanu, pielabināties. Es baidos, ka mēs paši nekļūstam, dzīvojot tādā vidē, vai mēs paši nenoturlinām savu iekšējo ausi. Manuprāt, cilvēkiem arvien svarīgāk ir šī pareiza valoda, kā izteikties. Cilvēki vēlas zināt, kā rodas vārdi, kā to un to pateikt latviešu valodā. Un tas ir brīnišķīgi, jo kamēr mēs latviešu valodā meklēsim atbilstošus vārdus un kamēr mēs latviešu valodā varēsim runāt par visiem tematiem un visām jomām, tik ilgi latviešu valoda pastāvēs un attīstīsies. Valodas policijas eksperti darbu turpinās. Sekojiet Valodas policijas veikumam, kā arī meklējiet padomus sekmīgai latviešu valodas lietošanai Skrivenek Baltika mājaslapā Skrivenek LV.